Sveiki un labdien! Tātad mani sauc Anda. Daudzām no jums jau es esmu treneri. Daudzām no jums es cerams kļūšu par treneri. Tāpēc es esmu sagatavojis šo mazo ieskatu. Jā, varētu būt visai, varbūt garlaicīgs, bet kā garlaicīgs tādā nozīmē, ka mēs jau ļoti daudz to esam dzirdējušas. Daudzām šis viss jau varbūt ir zināms, bet es esmu mēģinājis apkopot pēdējos jaunākos pētījumus, lai gan arī vecākiem pētījumiem jau nav tā, ka baigi atšķirtos šie rezultāti. Viņi ir visai līdzīgi jau daudzus gadus, bet tikai nāk klāt apstiprinājums tam. Proti tēmai par to, kad ja mēs domājam, ka mums ir jātrenējas regulāri, lai mēs gūtu labumu savai veselībai, ķermenim, pašsajūtai, skaistumam, tad mums ir jātrenējas katru dienu. Es tomēr esmu no 3 treneriem, kas uzskata, ka nē, ka treniņus obligāti nevajag katru dienu vajag kaut kādu kustību, bet ne treniņus. Man ļoti labi strādā. Arī manā grupā jau 2 gadus šis notiek, arī gan klātienē, gan neklātienē, ka treniņi ir 3 reizes nedēļā. Un šie neklātienes treniņi ir pavisam kompakti. Viņi ir 35 minūtes. Un katru rītu mēs taisam rītrosmes un apvienojumā ar to šīs rītrosmes šie treniņi es jūtu ļoti daudz uzlabojumus savā ikdienā. Ķermenī, protams. Esmu mēģinājis apkopot, esmu sarakstījis tādus 5 blokus, par ko saka zinātne, kad ar šiem treniņiem 3 pietiek. Un ka to saka zinātne, nevis tikai ka es to esmu izdomājis. Jo pēdējo 5 gadu pētījumi ļoti skaidri parāda, ka sievietes ķermenis strādā citādi nekā vīriešiem, un bieži vien mazāk, bet regulārāk dod daudz lielāku rezultātu nekā vairāk, un tad, kad tu jau sāc darboties vairāk, tāpēc, ka tā ir pareizi, bet uz izdegšanas robežas. Līdz ar to tas pirmais bloks, ko tieši saka zinātne, un tad šeit es esmu izvilkusi tādus 24. gada ļoti lielā pētījumā, kur ir analizēts vairāk kā 4000 cilvēku. Bija ļoti lieli pārsteigumi. Ja sievietēm, lai būtiski uzlabotu veselību un mazinātu priekšlaicīgu nāves risku, nav jātrenējas katru dienu, pietiek ar apmēram 140–150 minūtēm kustības nedēļā. Ja Pasaules veselības organizācijas šīs vadlīnijas nosaka, ka tas jau ir 150 līdz 300 un jo vairāk, jo labāk, tad pētījumi ir pierādījuši, ka šīs 140–150 minūtes tātad jau dod būtisku pienesumu. Un 140 minūtes, 150 tas nav tas, ka tikai treniņi, bet tas ir reizes, kad tie ir treniņi pa 30 līdz 50 minūtēm nedēļā. Ja tu 30–35 minūtes trenējies, vēl papildus staigā, vēl papildus taisa rītrosmes, kurās tiek pildīta kaut kāda spēka, balstu kustības sistēmas vingrinājumi, mobilitātes vingrinājumi, tad jau tu pavisam brīvi savāc šo savu minimumu, un tev nav ne pārslodzes sajūtas, ne pārtrenēšanās sajūtas. Ja ir tas, kas sievietēm īpaši būtiski ir vajadzīgs pēc 40, jo mums ļoti daudz fizisko labsajūtu nosaka mūsu emocionālais stāvoklis. Pārāk daudz, pārāk liela darīšana mūsu izdedzina emocionāli. Līdz ar to, vai vairāk ir labāk, nē, jo tāpēc mēs no citas puses sabrūkam. Un te ir arī gan jāatcerās, ka nav nepareizi darīt tās 300 minūtes, bet būtiskais fakts ir tajā, ka sievietes ar šo apjomu ieguva pat lielāku veselības efektu nekā vīrieši ar lielāku slodzi. Tātad sievietes trenējas mazāk, vīrieši vairāk, bet ieguvums no tā bija pat nedaudz lielāks. Kādi ir šie ieguvumi? Sirds un ilgtermiņa veselība. Ko tieši dod šāds režīms? Pirmkārt, tas ir mūsu sirds un asinsvadu veselībai. Šie treniņi, kas
mums varbūt šķiet, ka ir par maz, jau dod būtisku ieguvumu 3 reizes nedēļā trenējoties sirds slimību riskam, stabilizē asinsspiedienu un uzlabo sirds ritma regulāciju, mūsu pulsu regulē stabilāk, kas mums ir būtisks atkal mūsu fiziskai labsajūtai, mūsu emocionālai labsajūtai, tāda sirds veselība, lai gan mēs trenējamies bieži vien savam izskatam, savam ķermeņa skaistumam, būtiskākais, par ko cilvēki aizmirst, kāpēc ir jātrenējās, tomēr ir sirds veselība. Sirds asinsrita ir cieši saistīta ar mūsu labsajūtu, ar mūsu skaistumu un ar mūsu veselību. Nu, protams, ne? Bet tas mums nav tā redzams, un to mēs neredzam ārpusē, to mēs jūtam iekšpusē, un mums liekas, ka tas nav tik būtisks faktors, bet kaut kā ir grūti pierunāt sevi trenēties dēļ tā, ko tu sajutīsi. Mēs visi gribam trenēties dēļ ārējiem rezultātiem, bet iekšējos ir daudz ātrāk iespējams iegūt rezultātu, un līdz ar to ir vajadzīgs tas moments, kad tu sevi mazliet pastimulē ar citiem veidiem, kas varētu nest labumu no treniņiem, no fiziskām kustībām. Un te nav runa par maratoniem, ja? Tas ir par regulāru saprātīgu slodzi, kas ķermenim dod signālu, ka viņš tiek sadzirdēts, ka viss ir drošībā un ka viņa sistēmas strādā pēc visiem labākajiem cilvēku uzbūves principiem. Un kas nākošais būtiskais pavisam noteikti šajā vecumā, sievietēm pēc 30, 35 vai 40 gadiem, īpaši 40, ir hormoni un vielmaiņa. Pētījumi ar sievietēm menopauzu periodā parāda, ka treniņi 3 reizes nedēļā uzlabo insulīna jutību, palīdz samazināt tauku uzkrāšanos un saglabā muskuļu masu. Un tas būtiskākais, kas notiek šajā, kad tie treniņi ir maz un ir īsa laika, ka tas notiek bez lieka kortizola svārstībām. Tātad nav augstas straujas kortizola svārstības, jo atceramies, ka katrs treniņš ķermenim ir stress. Un tad, kā mēs pēc tā treniņa tiekam ar to stresu galā. Īsas regulāras slodzes šo stresu regulē vienmērīgi, un nav tādas straujas, ātras svārstības, jo tad rodas tie momenti, kad mēs it kā trenējamies, bet jūtamies ar vien sliktāk, ar vien sagurušāk, un ir pat augstās intensitātes treniņi, pēc kuriem it kā tu no rīta gribēdams izdarīt, lai tev ir tā labā pašjūta enerģija, tu izdari treniņu, bet tu visu dienu jūties kā ar mietu papīru dabūjus, vai gribās laiku velk pie zemes un gulēt. Tas ir tas kortizols, kas jūs ir nospiedis. Protams, arī tā slodze, kas rada šo spriedzi. Jo, ja treniņi ir par daudz vai tie par smagu, tad sievietes ķermenis viennozīmīgi uztver par stresu. Tātad, jo vairāk, jo labāk šajā vecumā nestrādā necik vairāk, vispār necik. Un tad, jā, šis režīms 3 reizes nedēļā ir tāds kā atbalsta hormonu sistēmai, nevis sloks tai. Un tāpēc ir būtiski atšķirt šajā dzīves posmā sieviešu treniņus no vīriešu treniņiem. Es tomēr uzskatu, ka ir jādara mazliet savādāk. Vīrieši var darīt to, ko dara sievietes. Viņi neko slikti neizdarīs, bet viņiem jādara būs vēl kaut kas papildus, bet sievietēm nevajag skriet līdz vīriešiem. Protams, tas nākušais bloks, par ko ir pētījumi atbalsta šo režīmu 3 reizes nedēļā, ir mentālā veselība un emocijas, jo pētījumi rāda, ka sievietēm, kas trenējas 3 reizes nedēļā, ir samazinās trauksme, uzlabojas miegs un pieaug pašvērtības sajūta. Tātad bez stresa, regulāri, un tavs stress, tavs miegs, tavs trauksmes reakcijas līdzsvarojas, un šie ieguvumi atkal nāk pirms tiem vizuāli redzamiem. Jo kas notiek, kad tu no iekšas sāc justies labi, nekad tas nepaliks neredzams arī ārpusē. Nekad. Bet mums atkal ir jāpiestrādā pie tā, lai mēs samainītu šajā vietām šos te mērķus, rezultātus, ko gribam sasniegt. Ja esam sasnieguši konkrētu vecumu, tad mums arī attiecīgi ir jāsāk domāt, lai mēs pielāgotu gan savu ķermeni, gan savu domāšanu tam, kurā brīdī mēs šobrīd esam. Ja mēs paliksim tur, kur mēs kādreiz bijām, mēs nekad nevarēsim sajust to
dzīves garšu, patieso, kas mums šajā brīdī ir domāt. Jo mēs laiku domāsim par to, ka mums kādreiz varējām ātri nomest, varējām ēst, ko gribam, varējām darīt, ko gribam. To mēs visi saprotam, bet tas ir arī galvā jāpārslēdz, lai mēs arī turpinātu dzīvot, nevis vienkārši izdzīvot ar to, ko mums daba ir kā slogu uzlikusi. Uztver to kā normu, vienkārši tā ir jāpielāgojas. Un man personīgi šis ir ļoti būtiski, nevis tas, cik kaloriju mēs nodedzinām, bet tas, kā mēs jūtamies savā ķermeņā. Ja mēs labi jūtīsimies, tad arī tās kalorijas visai ātri paliks vienalga. Tie tauki nekrīt, tas svars nekrīt, bet jūsu labsajūta tomēr aug augumā, un arī tie citi rādītāji varbūt neliekas tik būtiski. Jā, jo šāds režīms ar tiem regulārajiem, nevisai garajiem treniņiem palīdz ķermenim kļūt stabilākam, gan fiziski, gan arī emocionāli. Un tad, kāpēc tieši 3 reizes nedēļā, nevis katru dienu? Un tas ir pats svarīgākais, tāpēc, ka ķermenim vajadzīgs ir adaptācijas un atjaunošanās laiks. Mēs aizmirstam par atjaunošanos. Šajā vecumā ķermenis vienkārši tik ātri vairs neatjaunojas. Tieši tāpēc šajā laikā mums ir jādod laiks muskuļu, nervu sistēmas un hormonu sistēmas atpūtai. Bez atpūtas nav progresa. Pavisam vienkārši. Ir jāsaprot, ka mums ir vajadzīga atjaunošanās. Nav atjaunošanās, nav rezultāts, ir tikai nogurums. Līdz ar to tā ir tā atslēga visam, kāpēc visaugstākais, ko es minēju, ir noderīgs tieši sievietēm šajā vecumā, perimenopauses un menopauzes vecumā. Un ja tu šobrīd domā, joprojām, ka ar 3 treniņiem nedēļā nepietiek, tad es saku, tad netici sev, tici tam, ko saka zinātne. Pietiek, ir vienkārši jāsāk darīt. Un, kā lai saka, mūsu prāts, es ticu, tam vēl nav gatavs, ka darīt mazāk, vieglāk, tā kaut kā patīkamāk ir bez rezultāta. Tas mums ir no laikiem, kuriem, kad es vēl tikko biju dzimusi, tad tās sistēmas kā viss strādāja, tad droši vien no tiem. Bet laika ir gājuši uz priekšu, zinātne gājuši uz priekšu, un nevelti sievietes, kas šo dara, kas šo izmanto, vairs neatgriežas pie veciem principiem. Nevelti. Kaut kā viņas turās pie tā. Arī sievietes, kas pie manis vingrojas, to šo daru 2 gadus, klātienē 7 gadus, un arī sievietes, kas ir sākušas jau 7 gadus. Mēs vakar runājam, ka mēs 7 gadus jau kopā vingrojam ar daļu no viņām. Daļa, kas ir jaunākas, pievienojušās jau laika ziņā. Un neklātienēs dara 2 gadus, un ir sievietes, kas gadiem. Jau šos 2 gadus arī to dara, ir atzīst pa labu, esam iesaka draudzenēm, draudzenes nāk, viņas, un visas lielākā daļa, kas pievienojas, kas pamēģina ar atslēgas vārdu, pamēģina, nevis tikai saka, ka šis nav domāts viņām, tomēr pēc mēneša, kad ir samaksāts, bet nekas nav pat pamēģināts, paliek, un ne jau dēļ manis visticamāk, ne jau dēļ tā, bet dēļ tā, ka viņas ir sajūtušas, ka tas režīms der, ka tas strādā. Un būtiski arī šim režīmam ir tas, ka tas ir izdarāms ilgtermiņā. Tu nevari ilgstoši darīt grūti, smagi, regulāri. Nav iespējams. Mūsu prāts mūs sargā no tā, bet šis ir darāms ilgtermiņā. Un tu nenogursti. Ja tu nogursti, tu izlaidi 1, 2 treniņus, varbūt nedēļu, un visu tu esi atpakaļ ritmā, jo tu zini, ka tas būs patīkams un nebūs grūts. Bet tas nebūs mēnesis vai gads, ko tu izlaidīsi. Tātad kopsumā 3 treniņi nedēļā var uzlabot sirds veselību, vielmaiņu, hormonālo līdzsvaru, mentālo stabilitāti un dzīves kvalitāti kopumā. Un tas ir tas, kam es patiešām ticu. Un tas ir tas, ko es sludinu, un tas ir tas, kam ir noticējis daudzas sievietes, un tas ir tas, kam arī tev šobrīd ir jānotic, lai tu pievērstos regulārākai kustībai un veselībai, labsajūtai savā ikdienā. Paldies un tiekamies nākošajā reizē!